O, čau! Es neesmu bijušajā nometnē, tad viss par to runā. Tad atbraucu uz Teicelu, noskaidroju, kas te tik īpašs un vai vērts pieteikties. Gan man, un lai arī vecāki saprot. Labi, pasaki man godīgi, kāpēc man būtu jābrauc uz savu nometni un ko tu teikt maniem vecākiem? Tev, jo šeit tu vari būt tu pati, vecākiem šī droša, profesionāli vadīta vide, kurā jaunietis attīstās gan emocionāli, gan praktiski un iegūst dzīves pamatvērtības. Ok, tas izklausās iespaidīgi, bet kas ir tas atklāj sevi moments, ko visi piemin? Atklāj sevi ir brīdis, kad jaunietis saprot, es varu vairāk nekā es domāju. Tas notiek caur domu apļiem, pārgājienos, klusumā pie upes vai citās aktivitātēs. Un tas nav tikai piedzīvojums, tā ir iekšējā izaugsme. Tātad tas nav tikai telšanas piedzīvojums? Nē, jaunietis iemācās sadarboties, izteikt savas domas, izprast otru un dzīves pamatvērtības. Vecāki, pats galvenais, kas ir vecāki, sagaida mājās fantastisku jaunieti. Ko tieši mēs te iemācītos? Pašpārliecinātību, atbildību, sadarbību komandā, praktiskas prasmes dabā, un pats būtiskākais cilvēcību. Un vecākiem tas nozīmē sagaidīt mājās patstāvīgāku un drošāku bērnu. Es zinu, tu esi bijušās nometnēs. Kas ir tas, kas tev visvairāk patīk? Man patīk domu apļi, kopības spēks un ēst pusdienas. Cik forši. Nu, mamma, tēti, izklausās diezgan forši un droši, vai ne? Zini ko? Es laikam tur būšu. Un ja tu arī gribi vasaru, kas paliek atmiņā, tiekamies Teicelē. Uz atklāj sevi gaidām tieši tevi!